Gribat braukt ar mašīnu, tad sīka instruktāža. Pirmais iesēžoties iekšā noregulējam sēdekli, tā lai jums ir ērti, piesprādzējamies ar šo fantastisko rīku. Pēc tam mēs noregulējam visu pogulīšu, lai jūs redzat, kas notiek apkārt automobīlim, iedarbinam mašīnu un vajadzētu tā kā braukt, bet ja jūs īsti nezināt, kā to darīt, tad gan ir jāiet uz autoskolu. Nu, autoskolas ir ļoti daudz un, teiksim, kā jūs paši raksturot, ar ko atšķirās jūsējā? Mūsu autoskola ir jauna apmācības metodika. Mūsu metodikas galvenais uzdevums - iemācīt kursantus pārliecinoši un droši vadīt automašīnu un līdz ar to sekmīgi nokārtot CSDD eksāmenu. Bet kas tajā metodikā ir tāds, kas varbūt, es nezinu, nav parasti pieņems, ka tā ir, bet kas ir jums? Pirmkārt, mums ir speciālas nodarbības par administratīvu atbildību. Šīs nodarbības vada policijas darbinieks. Bez tam mums vēl ir nodarbības par alkohola, narkotisko vielu un citu faktoru ietekmi uz vadītāja spējām. Šīs nodarbības vada mums certificēts medicīnas darbinieks. Un vēl mums ir nodarbības pie stūra trenažieriem. Visas šīs papildu nodarbības mums ir bez maksas. Un tāds kaut kāds tāds speciāls piedāvājums, kas nav obligātais, varbūt, lai nokārtot tiesības, vai ir kaut kas tāds? Jā, mums arī ir speciāls piedāvājums. Mums ir paredzēta psiholoģijas apmācības programma. Un vēl pēc tiesību saņemšanas, jebkurš kursants varētu saņemt papildus nodarbības par ekstremālo braukšanas kursu. Nu, šoreiz man ir gadījusies ekskluzīva iespēja nointervēt kādu cilvēku, ar kuru mēs ikdienā kopā strādājam, un tā ir mūsu paša raidījuma līdzstrādniece Ilze, kur arī šeit mācās. Nu, kā tev šeit patīk mācīties? Patīk mācīties. Nodarbības notiek regulāri, braukšanas Uz to apmeklē arī regulāri? Vairāk vai mazāk. Braukšanas instruktors cilvēcīgs, nebļauj, neādās, tā ka viss ir tā, man patīk feini. Nu, un ar šito stūrēšanas mākslu, ko tu esi mums iemācījusies, tāds varētu varbūt parādīt tīri, vai? Es parādīšu. Šitā būtu pareizi stūrēt. Un šitā nedrīkst, piemēram, vai šitā. Un otrādi. Bet kā ir tāds, nu, ar to stūri, teiksim, tas, ka tev te parāda uz vietas praksē, tas tev kaut ko, nu, palīdz, nezinu, saprast vieglāk, ka to stūrēšanas mākslu lielo vai kā? Nē, nu man bija tāda situācija, jā, ka, teiksim, man bija ļoti, ļoti ātri jāstūrē, un tad man sanāca, jā. Un tad es biju lepna par to, ka man ir bijušas stūrēšanas nodarbības. Kāpēc tu vispār izdomāji, ka tev vajadzīgas tiesības? Nu, tāpēc, ka bieži jābraukā uz Liepāju, jābraukā pa Rīgu apkārt, un lai tas viss tā vieglāk būtu, tad, nu, es izdomāju, ka būtu forši būt mašīna, protams, līdz ar to tiesības. Nu, un ja vienā vārdā jāraksturo, vai tas ir tāds sarežģīts process nolikt tās tiesības, vai tomēr tāds mīts vien ir? Sarežģīts, bet nevajag baidīties. Kur var iegūt kaut kādu papildus informāciju un uzzināt par atlaidēm, akcijām un visām notiekošajām lietām skolā? Sīkāk par mums jūs varat uzzināt mūsu mājaslapā www.koni.lv.